Sveiciens visiem futbola draugiem labākajā futbola formā pasaulē, populārākajā prognožu turnīrā Fórumā. Aizvadīta 8. kārta. Daudzi nešķirti, daudzi visai negaidīti rezultāti. Manchester United nespēja uzvarēt Sunderland savā laukumā, Arsenal grauj Blackburnu, Chelsea parādīja, kur ir īstā vieta Liverpoolei, Burnley turpina mūs pārsteigt, vienīgais jautājums cik ilgi un daudz kas cits, bet tad ķeramies pie lietas, kas mums te īsti ir noticis tajā 8. kārtā, tai mūsu mazajā prognožu turnīrai. Tātad 8. kārtā mums te Lavro rāda, kāds ir te BBC, tad mums ir tas specis savācis 12 punktus, bet arī 5-5-5, Barbars referis Koris Drakula, Kodējs Johaidī, arī turpatās ir arī Mareks un Misters Juventus, turpat Bergs, Ruiciņš, R-tipiņš neatpaliek. Vispār rezultāti kopumā ir tādi nedaudz viduvēji. Adminiem nedaudz švakāk un Els vispār mūs te kaut kā boikotē. Kopvērtējumā Koris saglabā pirmo pozīciju, Drakula pietuvojies, bet kopumā rezultāti ir ļoti, ļoti blīvi. Un vienīgais uz beigām varbūt Marčs Tukei kā jaunpienācējs ļoti daudz atpaliek, bet sezona vēl ir gara un es domāju, ka te vēl viss var notikties. Jo liekas, ka zināšanas viņam ir pietiekuši. Un situācija grupu turnīrā visintriģējošākā izvērtās A grupā, Bergs, R-tipiņš un Koris kopā savāca pa 52 punktiem 3 kārtās, bet pateicoties tam faktoram, ka R-tipiņš un Bergs iepriekšējās 3 kārtās bija veiksmīgāk prognozējuši tieši precīzi rezultātus un nešķirtus, un līdz ar to viņi tiek tālāk. Tāda pati situācija bija D grupā, tieši tam faktoram pateicoties Spānietis ir vieta augstāk par Mr. Juventusu. Vēl jāpiemina, ka Els laikam tagad varēs kost pirkstos par to, ka nepiedalījās 3. kārtā. C grupā paliek arī 3. un nākamās kārtas spēlēs izdzīvošanas grupā tiesa jau ar 3 punktiem kabatā. Bet atcerēsimies, ka tāpat nekas vēl nav zaudēts, arī 3. un 4. vietas īpašnieki turpina cīņu. Atsevišķā grupā vienīgi 3. vietas ieguvējiem nāk klāt papildus pie kopvērtējuma vēl 3 punkti. 4. vietas ieguvējiem diemžēl nenāk nekas. Un vēl, protams, pēdējā mazajā grupā, kur mums bija palīdzis Barionikam arī tīri sportiskā principa pēc, diemžēl šie 3 punkti klāt nenāks. Līdz 9. kārtai nedaudz būs jāpagaida, tas, protams, sakarā ar izlašu spēlēm. 17. oktobrī būs pirmās spēles, sekojam informācijai formā, nenokājam ar prognozēm un lai veicas!